Kristiāna, paldies, ka tu esi atradusi laiku, lai atnāktu pie manis šodien uz interviju. Paldies, ka tu man uzaicināji. Man katru reizi liekas tas ļoti īpaši, ka priekš man tā salīdzinoši necilā projekta, tomēr, piemēram, tu esi atsaukusies un atnākusi pie manis, un tiešām liels paldies par to. Jā, man ļoti patīk arī satikties un parunāt, un man liekas ļoti vērtīgi. Es jau tev teicu, ka man ļoti patīk YouTube raidījumi, es pat viņus klausos, un man šķiet ļoti forši par kaut ko vērtīgu arī tādu iedot cilvēkiem. Sāksim ar to, ka tu esi uzturā trenere. Jā. Un viens ir, tu taisi individuāls plānus, otrs ir, tu taisi arī slēgtas grupas, kur ir vairākas dalībnieces, un tad tu viņas mentorē un palīdzi un atbalsti ceļā uz mērķiem. Un tikko ir notikusi tava debija, tu esi palaidusi savu pirmo recepšu grāmatu, drukātā veidā. Jā. Ar to es arī tevi apsveicu. Paldies! Paldies! Tas bija, man šķiet, viens no manas dzīves skaistākajiem piedzīvojumiem. Tieši tā grāmata. Un viss ir pelnīts. Es zinu, tu arī sociālos tīklos ļoti daudz dalies, cik lielu darbu tu esi ieguldījusi, lai tas būtu tādā līmenī. Jā, tas bija ļoti liels darbs, bet tas bija ārkārtīgi aizraujoši, piepildoši. Tas bija tāds, sapņu ceļojums vairāk mēnešu garumā. Ar tādām emocijām, kuras es nebiju piedzīvojis dzīvē nekad iepriekš. Tas bija ļoti skaisti. Un tas ir arī lielā mērā iemesls, kāpēc es tevi šodien uzaicināju uz interviju. Man liekas, es tev jau kādu laiku sekoju un arī es iegādājos grāmatu. Paldies, tiešām ļoti, ļoti noderīgi. Tādēļ, ka tu arī man esi ļoti iedvesmojoši ar to, ka tu esi atradusi to savu nodarbošanos un var redzēt, ka tā ir tā kā daļa no tevis, ka tu esi atradusi to savu ceļu. Jā. Un lai šī intervija, ceru, ka mums viņa izdosies tāda patīkama, klausāma un iedvesmojoša, lai arī citas sievietes, kas klausās, lai viņas arī uzdod sevī to jautājumu par to, kas viņas interesē, un tev izdevās, un citiem ir visas iespējas. Jā. Man šķiet, ka tas arī ļoti daudz iedod, vispār pamaina to, kā tu jūties savā dzīvē. Ja tu dari to, kas ir tavs aicinājums, nevis, ka tu ej uz darbu, tāpēc, kad ir jāiet uz darbu un kaut kas ir jādara un kaut kā naudiņa ir jāpelna un tā, bet, ka tu atrod to īsto savu aicinājumu, tad tas vairs nav kā darbs, tad tev katru dienu ir tāda patīkama piedzīvojumiem pilna. Jā. Tu nesen Keilai, savai jaunākajai meitai, nosvinēji 4 gadus, un tas ir ļoti zīmīgs laika periods, jo tas ir laiks, kad tu uzsāki savu nodarbošanos. Padalies, lūdzu, ja tu atskaties uz šo laika periodu, uz 4 gadiem, kas ir bijuši tie atskaites punkti lielākie, kas tev ir pagrūtuši vēl, tā kā iedevuši jaudu turpināt un attīstīties? Es, kad man piedzima Keiliņa, vispār jau, kad es biju stāvoklī ar Keilu, man sanāca tā, ka es biju viena un izjuktās attiecības, un es biju diezgan tādā zemā punktā. Un vispār viss tas uzturs, ēst gatavošanas sports, tas bija mans spēka punkts tajā brīdī. Un es vienmēr biju no tām sievietēm, kas Instagramā nedalās ar kaut kādu backstage. Ja? Tikai liek kādas perfektas bildes no pasākumiem, skaistos tērpos. Un es nebiju no tiem cilvēkiem, kas dalās ar tiem, ar to varbūt neskaistāko. Un tādēļ es nolēmu, ka šoreiz es gribu kaut kā to dalīties. Bet es izdomāju, es to nedarīšu savā tajā Instagram profilā. Es izveidoju jaunu profilu, kur cilvēkiem, kas man nepazīst, es domāju, ka es izveidoju to profilu un es sāku dalīties ar to savu transformācijas ceļu, kā es atgūstu formu pēc Keilas. Un tad es vienkārši paskatījos, kad man bija tajā profilā 230 sekotāji, kad viņi man sāka teikt, Kristiāna, tik ļoti forši tas, ko tu dari, varbūt var mums uztaisīt kaut kādu grupiņu. Ka mēs arī gribam zināt, kā tu to dari. Un man jau pieteicās pirmajā reizē 20 cilvēki manā tajā projektā. Un tā ar katru mēnesi arvien vairāk, un es sāku taisīt un es sāku veidot tos uzturplānus. Sākumā man nebija uzturplāns, pēc tam man bija tāds vienkāršs, pēc tam bija arvien labāks, tad vēl arvien labāks.
Un vienkārši patiesībā tā mana attīstība ir caur pieprasījumu un caur atsaucību. Jo vairāk cilvēki kaut ko man jautā, kaut ko piesakās, tas man dod motivāciju turpināt, saprotu, tas, ko es daru, tas ir labi. Jo nav tā, ka es tur sēdēju un funkcionēju, tagad man vajadzētu kaut kādu uztaisīt produktu. Tā vispār nebija tā doma. Cilvēki paši jautāja, un es sāku vienkārši veidot to, ko viņi man aicina, ko viņi man lūdz. Nākamais jautājums man bija par to, vai pašā sākumā tev bija kaut kāda ambicioza vīzija, sapnis vai kaut kāda vilkme tajā virzienā, kā zināji, ka tas ir tas īstais ceļš. Bet es domāju, ka pašā sākumā tu vienkārši atsaucies no tā cilvēku pozitīvā, no tās atgriezieniskās saites. Ja? Man nebija nekāda stratēģija, man nebija nekāda vīzija. Es vienkārši dalījos ar to, ko es daru. Un kaut kādā veidā, tad, kad es sāku veidot savus projektus, es vienkārši to noformulēju tādā formātā. Es domāju, ka tas varētu būt WhatsAppā, ka tā varētu būt tāda grupiņa, ka es varētu tos ēdienus, ko es ēdu, varētu salikt struktūrā ar uzturvielām, kalorijām, jo to es protu. Vienkārši dalīties ar informāciju. Un tad es saprotu, ka man tas ļoti patīk. Un, protams, ka es esmu tāds cilvēks, ka ja es redzu, ka cilvēkiem patīk, man tas ļoti motivē. Man ir svarīgi iegūt to atzinību, novērtējumu. Jo, ja man, piemēram, nenovērtē un visur ir klusums un neviens neko nesaka, tad es noteikti sāktu sev jautāt, vai es daru pareizi, vai cilvēkiem to vajag. Bet tā atzinība, tas novērtējums viņš nāca, un arī tie sakotāju skaits pieaug, un es redzu, ka viss notiek, ka viss ir pareizi, ka viss ir labi. Un tas man arī deva to spēku darīt arī vairāk. Bet man stratēģija nebija nekāda. Es principā vienkārši on the go. Es šodien sajūtu, varētu kaut ko tādu. Un tad es izveidoju. Un tad skatos, cilvēkiem šis patīk. Un tā. Nē, forši. Man liekas tāds sievišķīga pieeja, ne? Jā, bet es arī nesēdēju ilgi uz kaut kādiem vieniem lauriem. Es vienmēr domāju, ko es varētu pamainīt, kā es varētu labāk, kā es varētu skaistāk. Kā es varētu kaut kā uzlabot to savu pakalpojumu. Es arī sāku mācīties, man nebija izglītības, tikai cik es biju pati savā pašmācības ceļā, mūždien ejot pie uzturspeciālistiem, lasot dažādas materiālus par to. Es vienkārši priekš sevis to visu zināju, bet tad es domāju, ka tas ir jāsāk, ir jāiegūst ar izglītību. Es nevaru tā cilvēkiem strādāt. Es jau biju kā iedvesmotāja. Es nestrādāju tur ar cilvēkiem, kas ir slimi vai kam ir kaut kādas veselības problēmas. Es vienkārši dalījos ar receptēm, ar iedvesmu, ar padomiem, ar kaut kādu sistēmu, vienkārši kā iedvesmu un tā. Un tad es sāku arī mācīties, man liekas, tik interesanti. Es neesmu no tiem cilvēkiem bijusi tur bērnībā, kas ārkārtīgi tur mācās visu laiku. Man ļoti patīk mācīt. Bet tā, kad tu atrod tēmu, kas tev saista, tad pēkšņi tev interesē viss, un tu mācies, un tā kāds man ļoti aizrauja. Protams, tagad atgriežoties pie šodienas, tev ir satriecoši panākumi. Cik tu sievietēm esi kopumā palīdzējis, un vēl tagad arī grāmata izdot, un tev ir 18,000 kaut kas sekotāji, kas principā tev uzticās, cilvēki tev uzticās. Jā. Un tu nekad neesi arī slēpus, ka tu dalies ar savu personīgo metodi, ko tu esi pārbaudījis, kas tev strādā, un cilvēki labprāt grib dzirdēt un pamēģināt arī uz sevi. Jā. Un kas ir interesanti, man gribējās pajautāt, kā tu izjūti šo te atbildību, ka tev uzticās, ka tu esi piemērs, tad, kad droši vien sievietēm, tad, kad viņām pietrūks pašām spēks noturēties pie saviem plāniem, viņas pastās uz tevi. Un, zini, ja tev sanāca, tad viņām arī ir visas iespējas. Kā tu jūties ar šo te atbildību? Es izjūtu to, ka man tā komūna ir ļoti, ļoti spēcīga. Es ļoti izvērtēju, kas ir tā informācija, ar ko es dalos. Kaut kādas sadarbības, ar ko es veidoju, ar ko neveidoju. Tāpēc, kad es zinu, ja es kaut ko ieteikšu, cilvēki man uzticās tiešām. Es nevaru tā vienkārši sadarbības pēc, tāpat tām piekrist kaut kam. Man ir tikai tam, es ļoti daudz arī atsaku. Kaut kāda veida sadarbības, tāpēc, kad es produktus to nelietoju, vai man nav aktuāls, nedalos un tā. Bet kopumā, jā, man ir ļoti, ļoti uzticama kvalitatīva auditorija. Tās sievietes, kas man sekojas, tāpēc arī ļoti rūpīgi vērtē, kā tā informācija, ko es dalos. Un visu laiku es arī cenšos viņām jautāt, kas ir tas, kas jums ir aktuāli, ko jūs gribat, par ko man jums tagad pastāstīt, vai ko man sagatavot priekš jums. Un daudz arī man ir raksta vēstules un atsauksmes un dalās.
Un tas man ļoti, ļoti ceļ un dod ļoti lielu spēku. Jo, kā jau es teicu, es esmu tāds cilvēks, man svarīgi zināt atgrieznisko saiti. Ja tur būs otrā pusē klusums, neviens man neko nesaka, tad man ir grūti. Es gribu saprast, nu, tā kā, vai viss ir ok. Un tā kā, jā. Mums ir diezgan tuvas, es pat teiktu, attiecības, tāpēc, kad es 4 gadus taisīju tos WhatsApp projektus, un tās meitenes visas atkārtot piedalās, un es jau viņas zinu. Es viņas nezinu dzīvē, bet es zinu pēc vārda. Es jau zinu, tā sievietē to dzīves stāstu, jau zinu, kā viņai tur iet un kāda ir tā viņas ikdiena. Tagad dažas no sievietēm man izdevās arī satikt grāmatas atklāšanas pasākumā. Un es zinu tikai emocionāli, ka viņas nāk. Es zinu pēc vārda, jo šo cilvēku es neesmu nekad satikusi, un viņas atnāk, un tādas ir, tu pazīsti. Jā. Mums ir diezgan tāda, es teiktu, tāda kā komunika, es esmu jau izveidojusi Instagramā. Man tev ir jāpajautā arī par cik tas ir arī sievietēm, kas varbūt plāno vai šobrīd jau dara kaut ko sociālos tīklos. Kā ir ar to negatīvo feedbacku vai kādiem asākiem komentāriem vai kaut ko? Nu, kā tu tiec galā ar tādu? Jā. Zini, kā ir. Atklāti sakot, es esmu ārkārtīgi emocionāls cilvēks. Un es neesmu no tiem, kas risinās provokatīvas tēmas sociālajos tīklos. Es nekad tāpēc arī nedalos ar kaut kādām negatīvu informāciju, ar kādām problēmām, nu, tādām arī baigi nedalos ar kādiem personīgās dzīves lieliem izaicinājumiem. Nu, tikai tādiem, kurus tiešām zinu, ka es piedzīvoju to, un tagad es to atrisināju tā, un es piedāvāju kaut kādu savu risinājumu, kā es esmu tikusi galā, bet es izvēlos komunicēt caur iedvesmu. Mans profils ir, lai iedvesmotu cilvēkus, lai izglītotu, lai dalītos ar to skaisto, un es apzināti izvēlos nedalīties. Manā dzīvē arī ir problēmas, izaicinājums, sliktās dienas. Es nedalos ar to. Jo mums katram ir šīs dienas, un es vienkārši, ja es neredzu tam pienesumu, kāpēc, ko tas cilvēks no tā iegūs, tad es to nelieku vienkārši. Un atklāt sakot, man tādas kādas, negatīvas vēstules ir bijušas ļoti maz. Nu, burtiski es varētu saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, cik man ir bijušas tādas vēstules. Kad es ielieku anonīmo lodziņu, tad gan ir jautājumi pārsvarā par privāto dzīvi. Nu, par darbu visiem viss ir skaidrs. Es daudz dalos, stāstu tur par uzturu, visu kaut kas. Un, ja ir kaut kāds anonīms jautājums, tad tas parasti ir vienkārši par privāto dzīvi, kad cilvēki grib uzzināt, nu, kaut kā tur, kas tur. Bet nekas tāds negatīvs. Es zinu, ka tu esi estēte. Tev vajag, lai viss ir arī skaisti un vizuāli baudāmi. Ir skaidrs, ka arī pašā sākumā nebija tā, ka viss tev rokās bija iekritis, viss uzreiz tu mācēji un tā. Kāds bija tas sākums, kad tu saprati, ka gribās darīt? Ir tā kā ir, vai ne? Bet, kā tiki galā ar savu perfekcionismu? Es esmu perfekcionista, un kaut kādā ziņā tas saistāts arī ar tādu izaicinājumu atrast to pārliecību, ka tu visu laiku gribi justies kāpēc perfekcionisms? Nu kā, tu visu nodrošini tā, lai tu neizgāstos. Tu visu nodrošini tā, lai viss ir kārtībā, jo tev ir bail izgāzties, tev bail izskatīties slikti. Kāpēc? Tāpēc, ka tu neesi līdz galam pārliecināts par sevi, vai ne? Bet man tā pārliecība, es neteiktu, ka es esmu pašpārliecinātākais cilvēks, noteikti ne. Bet es visu izdaru tā, lai es maksimāli justos pārliecināta. Es dabūju tās zināšanas, es uztaisu to vizuālo noformējumu, es cenšos tā, lai viss ir skaisti. Un, protams, man bija ļoti grūti sākotnēji vispār dalīties ar kaut kādiem saviem neskaistajiem brīžiem. Ierunāt storiju. Tagad man vispār nav problēma ieslēdziet kameras un runāt visu dienu. Man bija tik kauns, tik nērti, man pilnīgi trīcēja balss, bet es esmu savā dzīvē vairākas reizes pārliecinājusies, ka ir jāstājas pretīm savām bailēm. Un tev ir baila vienkārši tikai tad, kamēr tu par to domā, tu spēr to soli un viss. Tas bailes viņas pāriet un tu nonāc nākamajā līmenī. Kā arī es visu laiku investēju, cik man bija spēka, tā kā man nebija finanses, es pati mācījos, kā ko darīt. Vienkārši ir resursi, ir taču internetā, visur Instagramā, YouTube, tu vari skatīties video, lasīt, kā ko darīt.
Tad, kad man jau parādījās kaut kādas iespējas finansiāli, es piesaistīju kaut kādus coachus, kas man apmāca, kā postus taisīt, kā filmēt rīlus. Pēc tam jau nākamajā līmenī, kad man bija vēl lielāks budžets, tad es jau vienkārši outsourcoju šos cilvēkus, kas man palīdz sagatavot kaut kādus materiālus. Bet tas jau bija pēc vairākiem gadiem. Pēc kādiem 2 gadiem, es sāku piesaistīt komandu sev. Bet es sāku, tā kā sāku. Kad es atskatos atpakaļ, man liekas, dieniņās. Bet tad man likās, tas ir labākais, ko es varu izdarīt. Klausies, tas, man liekas, ir tas atslēgas tā lieta, ka tu vienmēr esi darījusi labāko, ko tu tajā brīdī vari izdarīt. Jā. Atrod ar sevi to kompromisu tajā, vai ne? Jā. Un es arī sākumā, man pat bija tā, ka es aizņēmos drēbes no draudzenēm. Es braucu pie draudzenēm ciemos, kurām bija smukāka virtuve nekā man. Un prasīju, lai viņas man nofilmē. Un tad jau tur bija tā, ka man tiešām atbalstīja draugi, paziņas ar to filmēšanu, ar to savu virtuves, jo man tur nebija tik labi tā virtuve, tur bija tumša, nevarēja nofilmēt. Un es domāju, kur ir gaiši, kur ir smuki, kur kāda smuka, es varu kaut kādu outfitu. Jo arī tev katrā video to jābūt kaut kādam apģērbam, taču tev tur mazam nav tur tie apģērbi mājās un tā. Un, es daudz lietas tiešām man palīdzēja cilvēki arī sākumā ļoti. Un pēc tam jau es piesaistīju pati. Jā, es zinu, pēdējā grāmata, tagad jaunākā grāmata, ko tu esi izdevusi, tu esi sapulcinājis spicāko komandu, lai tas būtu... Jā, tas ir atkal mans kārtējais, mans stilīčs, kā es daru lietas, tā, kad man ir ļoti bail. Es vienkārši savācu vislabāko komandu, un tam man ir drošāk. Pareizi. Un man ļoti patīk, ka es sekoju līdzi arī grāmatas tapšanas procesā. Tu biji padalījusies ar tādu postu, kur tu teici, ka tas prasa ļoti lielas tavas investīcijas finansiālas, lai tā grāmata būtu. Un tu biji uzrakstījis, ka tu principā esi jau palikusi pilnīgi bez biksēm, tā kā ieguldoties. Jā. Un te ir mans nākamais jautājums, kā tu arī, kā uzņēmēji, kā tu sabalansē to savu ieguldījumu finansiālo pret to, kā tev tas atnāks atpakaļ. Protams, tas ir risks vienmēr, tas ir bailīgi ieguldīt naudu. Un kā tev padalies ar tevi personīgi? Vispār es un finanses, tas ir kaut kas ļoti interesanta lieta, jo es neesmu ļoti nopietna attiecībā ar naudu. Teiksim tā, es ņemu risku ļoti daudz reizes dzīvē, es uzņemos risku, jo man nauda, man viņa šķiet tāda ļoti, tā ir enerģija, un man viņa šķiet, viņa tā plūst. Viņa plūst, es nebaidos no tā, ka man pēkšņi būs 0 eiro kontā, vai ka man pēkšņi ir tur vairāk 1000 eiro kontā, man tā, viņa plūst tā nauda, es tik skatos, kā viņa tur plūst. Es pie tā ļoti gribu piestrādāt, jo es šobrīd saprotu to, ka ir jau forši, ka viņa tā labi plūst, bet tā ir joma, pie kuras es arvien strādāju. Iepriekš, kad man bija švakāk ar naudu, man bija ļoti grūti saplānot savu budžetu. Tāpēc, kad man patīk viss, kas ir kvalitatīvs, viss, kas ir skaists, viss, kas ir vislabākais, un es nevarēju to nemazam atļauties. Un tad man vienmēr bija tāds izaicinājums. Un tad man bija stratēģija tāda, ka es labāk nopērku vienu un labu nekā daudz un lētas lietas. Jebko vai arī servisu, tad vienu labu un reti nekā bieži un pa lēto. Man ļoti patīk kvalitāte. Tas kaut kur atspoguļo manas vērtības, man tas dod prieku un tādu drošības sajūtu, ka es esmu izvēlējies labāko. Bet kopumā par tām finansēm ir tā, ka viena lieta, kas man dzīvē ir bijis tā, es zinu, ka es nekad nebūšu zemāk nekā es esmu bijusi. Tas ir mans atskaites punkts. Piemēram, tu kaut ko dzīvē sasniedz kaut kādu līmeni. Es zinu, kā, piemēram, nopelnīt 1000 eiro. Es zinu, kā nopelnīt 2000 eiro. Es zinu, ka vienmēr dzīvē es zināšu, kā nopelnīt 2000. Piemēram, tu nonāc tajā punktā. Un tad tu pēkšņi iemācies nopelnīt vairāk. Un tev ir tāds, es tagad zinu, kā nopelnīt tik. Un es zinu, ka tā ir manas zināšanas, kad es vienmēr zināšu, kā. Un tāpēc man ir drošības sajūta par to. Es zinu, kā, piemēram, nopelnīt naudu. Es zinu, es to protu darīt. Bet es tikpat labi esmu diezgan viegliprātīga.
es varu investēt šitā, es varu iet uz trakiem projektiem, un ja man ir iekšā sajūta, ka tas ir jādara, es neesmu droši, man nav apakšā aprēķins. Tāpēc es arī es iepriekš strādāju korporācijās, pasaules lielās kompānijās, un es tur nesasniedzu karjerā neko. Jo es nebiju, mana finanšu pratība, mana racionālā domāšana, manas eksaktās zināšanas vienmēr nebija tajā līmenī, kādai ir jābūt, lai tu tur būtu vadītājs. Es biju tāda, let's do it, kaut ko daram, ko trako ideju. Un viņi teica, nē, šitais neiet kopā ar mūsu stratēģiju. Es esmu no tiem cilvēkiem, bet šobrīd es saprotu to, ka man ir ļoti vairāk jāpiedomā pie tās plānošanas. Un grāmatas kontekstā bija tā, ka es biju domājis, ka es piesaistot atbalstītājus, es nosakšu tās kaut kādas pirmās izmaksas. Un tad es satiku Baibu Prinduli, kas arī ir cilvēks, kas dara tikai kvalitatīvāko un labāko. Un viņi man pilnīgi visas manas ilūzijas beidzās ar to, ka viņi pateica, nē, tev vajag šo, un tas maksā tik, un tas maksā tik. Un es sapratu, ok, mans budžets ir nekas pret to, cik mans ir izmaksas tajā grāmatai. Un viņi saka, bet tu biji domājis, ka šis būs tā kā biznesa projekts. Tas vispār nebūs nekāda peļņa ar to grāmatu. Nē, tas vispār nav bizness nekāds. Tas ir vienkārši, tas ir tav pieredze, tas tā kā. Tas nav biznesa projekts, respektīvi, man teica, un man bija tā, kā tas nebūs, tā kā, ne? Un tad es sapratu, ka tas, ja tu gribi uztaisīt to grāmatu tādu, kā es viņu gribu, tas maksās ļoti dārgi. Un tas maksāja visu manu naudu un vēl vairāk. Un tā kā viss, es gāju uz visu risku, bet es nebaidos no tā. Un tā kā es zinu, kā to naudu nopelnīt, un pat tad, ja tas projekts būtu pa nulē vai mīnusā, man tā būtu pieredze, ļoti liela krāšņa pieredze. Paldies, ka tu padalies ar to. Ļoti interesanti. Ļoti interesanti īpašību kombinācija. Tev it kā tāda sievišķīgums un plūšana, tajā pat laikā ir arī tāds kārtīgs krampis, ko es arī aizkadrā tev teicu, ko es ļoti apbrīnoju tevi. Un jā, kad satiki Baibu. Baiba, attiecīgi tā jau tev ir augsta kvalitātes latiņa, un Baiba tev ir pacēlis vēl augstāk. Jā, jo man arī sākumā to grāmatu bija tā, ka, piemēram, tev iespējas ir ļoti plašs spektrs. Tu vari paņemt visvienkāršāko maketētāju, un tu vari paņemt visdārgāko. Tu vari paņemt vienkāršu fotogrāfu, paņemt visdārgāko, vislabāko. Es tā domāju, es gribu to labāko. Un beigās es aizēju grāmatnīcā, un es skatos, es stāvu visas tās grāmatas. Un es tagad saprotu, kāds man ir papīrs, kāds man ir krāsas, kāds man tās bildes ir. Es redzu, tā ir tāda, viņi tā pretendē uz tādu dizainu jau grāmatu. Ja? Viņi nav vienkārši praktiska informācija, tur ir vairāk. Bet tas sakrīt ar manām vērtībām. Un tas ir par mani. Es nevarētu izdot grāmatu, kas nesakrīt ar to, kādas esmu. Jā, es to saprotu. Forši. Klausies, vēl viens tāds jautājums arī kontekstā. Protams, radīt, veidot. Tas viss saistās arī ar to nākamo daļu, kas nevienam nepatīk. Labi, nevar teikt nevienam, bet daudziem nepatīk, kas ir pārdošana un pajautāt par savu darbu naudu. Kā tev sokas ar to? Es vienmēr esmu teikusi to, ka man ļoti nepatīk pārdošana. Un es tāpēc arī mana iepriekšējā karjera bija saistīta ar mārketingu, kas tu tā kā veido to stāstu, tu noformē to produktu, bet tev nav aktīvā pārdošana. Un tas ir, es ar to esmu strādājis. Man tas sākumā bija ļoti grūti, bet tad es sapratu, pirmkārt, ka cilvēki ir tādi, ka viņiem ir jādod impulss. Tas nav tā, ka viņi zina par tevi vai viņi zina par tavu produktu. Un gan jau tā, ka viņam vajadzēs, viņš atnāks. Tā nav. Cilvēks ir aizņemts savā skriešanā, savos darbos, savās lietās, un tev visu laiku viņam ir jādod tas impulss. Un tad, kad viņš būs gatavs un sakritīs viņa gatavība ar tavu impulsu, notiks pirkums. Un tu nevari vienreiz iedot impulsu un cerēt, ka ar to pietiek. Tas impulss ir jādod katru dienu, visu laiku, visādos veidos, dažādos kanālos. Un tad, kad es sapratu to, ka pārkāpšana pāri savam negribu, nevaru, ir jādara, jo citādāk mans bizness vienkārši nespēs pastāvēt, es nespēšu attīstīt savus projektus, savas idejas.
Es vienkārši sāku to darīt un darīt arvien vairāk un darīt dažādos ceļos, un es par to nekautrējos. Es vienkārši cenšos to pārdošanu padarīt tādu, tādu normālu. Vienkārši, kad es mēģinu cilvēkam normālos veidos paskaidrot, kāpēc tev tas būtu vajadzīgs. Tā. Un tad es meklēju dažādas ceļus, jo vienam cilvēkam vajag kaut kādus datus, vienam vajag iedvesmu, vienam vajag redzēt pirms un pēc, otram vajag saprast, ko viņš zaudēs, ja viņš to neiegūs. Un tās psiholoģijas ļoti daudz un dažādas. Kāds vienkārši ierauga, kas skaisti, kāds izlasa atsauksmi. Un es vienkārši dalos ar visām tām lietām. Savādāk tu nevari būt uzņēmējs, ja tu nevēlies pārdot neko. Tā ir, un tu esi iepriekš strādājis mārketingā, tādēļ tev ir arī kaut kādas priekšzināšanas, vai ne? Par to, kā pārdot. Par pārdošanu varbūt tik ļoti ne, jo pārdošanā es nostrādāju tikai kādu gadu, man ļoti nepatika. Korporācijā, kad es strādāju pārdošanu, un man tev iespēja vienu gadu pastrādāt, es eju atpakaļ uz mārketingu. Šis ir ārprāts, ko jūs darat? Viss tik sausi, visi viņi tur orientējās uz tiem cipariem un tā, un katru dienu, cik viņam būs, un viņi tur sacensību. Un es domāju, nē, tas nav par mani, man patīk mākslinieciski, radoši pieiet tam visam. Joprojām tas radošais manī ir vairāk. Tas ir, vairāk ir tas radošais, komunikācija, sajūtu radīšana. Jā. Un tur es domāju, ja es pieslēgtu visas iespējamās pasaules pārdošanas tehnikas, tad noteikti iet labāk, vēl labāk. Mārketing, redz kā. Es domāju, ka viens no panākuma asājiem, kāpēc man izdodās arī tik labi šo produktu virzīt, uzturplānus un manus tos projektus, jo es protu komunicēt. Tā bija mana iepriekšējā profesija, un es protu pasniegt cilvēkam saprotamā veidā, vienkāršā valodā. Es nerunāju medicīniskos terminos Instagramā, jo tie cilvēki, viņi jau to nesaprot neko. Es runāju ar vienkāršiem cilvēkiem, es nevaru runāt medicīniskos terminos par uzturu, viņš nesapratīs. Es runāju vienkāršā valodā, un tas arī ir tas, kā cilvēki to, kā viņi arī to uztver. Man arī, esmu viens no sekotājiem, man liekas superīgi tas, ka tu nepārdod kaut ko, kas nav tavs. Tu principā runā visu laiku par savu pieredzi, vai ne, kas tev strādājis, kas nav strādājis. Un tas arī tādā it kā pārdot, nepārdodot, vai ne, sanāk. Jā, jo zin kā ir, kad viena lieta gan es neprotu notēlot. Es neprotu notēlot, tāpēc es lieku autentiski. Vai man ir ko teikt, vai tad es nesaku neko. Un es nespētu nekad, es arī nespētu, es slikti uzņemu tādu kritiku, tādu negatīvu, ja? Un es tikai dodu to, par ko es esmu 100% pārliecināta, jo es negribu piedzīvot to negatīvo to saikni, atgriezisko saiti. Es saņemu reizēm rekomendācijas, ieteikumus, ko es varētu uzlabot, to es ar prieku, bet tādu kaut kādu. Es nevaru vienkārši pārdot kaut ko, kas ir slikts un nekvalitatīvs, un pēc tam saņemt to atpakaļ sev. Nē, tad es labāk vispār nedaru. Jā, es to saprotu. Man liekas, ļoti daudzas sievietes no rīta nosverās, paskatās uz ciparu, un tad viņas ar šo ciparu asociē savu pašapziņu. Tas, cik viņas labi izskatīsies, kā viņām veiksies mīlestībā, darbā, visur. Kādi ir tavi novērojumi tieši par to svaru un pašapziņu, un varbūt tev kaut kādu komentāru šajā vispār? Šobrīd ir ļoti populāri runāt par to, ka tam nav nekāda nozīme, ka galvenais ir veselība un svars nav tik svarīgi, ka tas esot veselīgam, tad arī tas svars tāds būs, kur ir taisnība, bet man šķiet, ka, ja mēs tā pavisam atklāti runājam, jebkura sieviete daudz labāk jūtas, ja viņa ir labā formā. Un tā tas ir. Un tā tas ir. Es esmu novērojis ne tikai caur sevi, bet arī manus projektus ir izgājuši jau 10,000 sievietes. Es jau vairs neskaitu, jau ir vairāk. Jā. Un es taču redzu, ko viņas raksta pirms projekta laikā, pēc projekta, pēc pusgada, pēc gada. Kad tā pašapziņa ir, kā es jau grāmatā arī rakstīju, pārliecināta sieviete ir neapturama. Ja tu nestreso par savu izskatu un tev nav visu laiku jādomā, kas tev, tu vari fokusēties uz citām lietām.
uz realizāciju, uz karjeru, uz attiecībām, to ar vīrieti, tev pilnīgi cita enerģija ar tavu vīrieti, kad tu jūties labi savā ķermenī, tev nekas tev tik ļoti nekaitina bērnu niķi, tad, kad tu jūties forši par sevi. Tu darbā performē daudz labāk, pat ja tu nezini tēmu, tu ej ar pārliecību, un tu kaut kā aburtos cilvēks, tev viss vienkārši sāk veikties. Es teikšu, būšana formā dod milzu pārliecību, dod milzu enerģiju. Tas ir tāds spēks, un tas ir viss kopums, gan tas tavs ķermenis, gan, protams, tavs vizuālais tēls, apģērbs, tas viss kopā viss skaitās. Un sieviete ir tomēr tā skaistā būtne, un kas daudz ko var tiešām panākt ar to savu skaisto pārliecināto enerģiju. Cipars uz svariem, tas atkal par to, ka nav tāds, es arī meitenēm vienmēr saku, nav tāds ideālais tavs svars, ka tev būtu jāsver tik un tik. Tas ir, kā tu pat jūties, kādai ir, kāds teiks, tu esi pārāk tieva, bet tev šķiet, nē, es tā jūtos komfortabli, un tas ir ok, vai kāds teiks, tu esi, zini, bišķiņ papaļīgi, bet viņai liekas, nē, es jūtos šādi labi. Jo mums tie standarti ir tik dažādi. Tāpēc es domāju, ka ir svarīgi sievietei būt tajā formā, kā viņa jūtas labi, pārliecināt, varbūt ne ideālajā formā. Es arī neuzskatu, ka es esmu ideālajā formā. Es esmu savā dzīvē labākajā formā, kādā es esmu bijusi, bet teikt, ka es esmu kaut kāda tur ideāla Victoria's Secret modeli, noteikti nē. Kad es gribētu sev kaut ko uzlabot, jā. Kādu cenu tas maksā, vai es esmu gatava to maksāt? Droši vien pagaidām nē. Man patīk, kā es dzīvoju, es uzturu sevi šādi, bet, lai es tur būtu vēl slaidāk, vai lai man būtu vēl tur izteiktāks ķermeņa reliefs, tad man tas maksās ko? Vēl vairāk treniņus, vēl tur striktāku uzturu, vēl tur. Un tad katrai sievietei ir jāsaprot, cik tu esi gatava investēt, jo katrs tas solīts kaut ko maksās. Tā kā atkal es gari atbildēju. Bet... Nē, tu atbildēji tieši tā pārgāju uzreiz man nākamo jautājumu par to, ka nevienam nepatīk to dzirdēt, bet kaut kas ir jāziedo par to labo formu. Jā. Šausmīgi negribās, vai ne? Nevienam negribās. Negribās atteikties no restorāniem vai iedzert šampanieti ar draudzenēm, vai es nezinu, skatīties filmas un ēst konfektes. Tik daudz tāds. Jā, un es gribu pilnīgi atklāti visām sēdēm pateikt, ka es to visu daru. Tu ēd konfektes skatoties televizorā? Es ēdu konfektes, es iedzeru šampanieti, es eju uz restorānu. Es to visu daru. Bet es to daru daudz kontrolētāk, daudz retāk, nekā es to darīju agrāk. Un tā nav mana ikdiena, un man šķiet, ka katrai sievietei ir jāsaprot, ka nevis tas, ko tu dari par retam, mainīs tavu dzīvi, bet tas, ko tu dari ikdienā. Tātad nevis viens rets treniņš vai viena veselīga maltīte tev dos to sapņu augumu, kā arī neviens tur tas restorāns vai viena tā vinglāde vai kas vai tā cieliņa, ko tu tur apēdus, tagad tev padarīsīs ļoti apaļīgi. Nē, tev ir vienkārši jābūt veselīgam režīmam ikdienā, un ir svētkureizes, ir ceļojumi, ir restorāni izgājieni, bet tu neēd katru dienu ārpus mājas. Tu nedzer vīnu katru vakaru, un tu neēd končus katru vakaru, skatoties Netflix. Tā kā nē, tas nav. Tev ir pa dienu, tev ir normāls režīms, un tu ik pa laikam atļaujies tos izgājienus vai jebko. Un tā ir tā informācija, par ko tu sarunājies arī ar savām klientiem, kas jautā pēc personīga uzturplāna vai arī tajā slēgtajā grupā. Tās ir tēmas, ko jūs apspriežat arī, vai ne? Mēs apspriežam visu. Mēs apspriežam gan menstruālo ciklu, gan emocionālo ēšanu, gan sportošanu, gan ēšanu ceļojumā, restorānā. Par visu mēs runājam. Un vienkārši ir tā, ka ja tas liekais svars ir tiešām izveidojis liels, visticamāk, ka tās ir tavas ikdienas izvēles. Tā ir tā atslēga. Jā, tās ir tavas ikdienas izvēles, un daudz meitenes arī tiešām man saka, ka man bail šo uzsākt, es negribu atteikties no visa. Tā nav jāatsakās no visa. Kāpēc?
domā tādās kategorijās visu vai neko. Vai nu es ēdu, esmu tagad clean girl, es tagad tikai tīra būšu, tikai tīra ēdīšu, neko sev neatļaušu, vai arī es, visu pēc kārtas vispār neskatīšu. Nu, kad ir tās divas galējības, nu, neviena no šīm galējībām nav ilgtermiņā veselīga. Nu, nav jābūt perfektam eņģelim. Ir vienkārši jāsabalansē. Un šeit varbūt ir tās divas kategorijas, ko tu iepriekš pieminēji. Labākā iet kā mērķis, labākais ķermenis tavā mūžā. Tāds ir mērķis, vai arī ideālais ķermenis. Jā. Un te mēs atgriežamies pie tā, kas ir tas mērķis. Jā. Man arī šķiet, ka vispār nevajag sevi. Es arī agrāk salīdzināju sevi ar citām sievietēm. Es domāju, viņai tik slaidas tās kājas, un tik smuks dupsīts, un tik slaids viduklīt. Nu, kur tad tik smuki? Un man tam joprojām, nav. Es domāju, vai es pat esmu jautājusi sev, vai tiešām es varu būt Instagramā, sevi komunicēt kā uzturtreneri. Man taču nav tur tāds 90, 60, 90 augums un tā. Un es domāju, hei, Kristiāna, bet pastāsti, kā tu izskatījies, 20 gados, 25, un kā tu izskaties savos 39. Wow! Tu salīdzini sevi ar sevi, tu priekš sevis esi amazing formā. Un tad es saprotu, īstenībā tiešām, bet tas ir ceļš, jo man tāda sevis salīdzināšana ar citām sievietēm vienmēr ir bijusi. Un es vienmēr esmu skatījusies un domājusi, cik forši viņi tik slaida. Un viņi skatos katru visu laiku ēd restorānā un tur bulciņus pēc treniņa pērk. Un es domāju, kā tā? Bet vajag salīdzināt sevi ar sevi un arī saprast to, kad ideāls, kā jau es minēju, ideāls maksās ļoti dārgi. Tu gribi to maksāt, tu gribi to cenu maksāt. Tad arī tas būs vienīgais, kas tev ir tas tavs izskats. Tev būs jāatsakās no ļoti, ļoti, ļoti daudzām lietām. Man šķiet, ka tas īsti nav vajadzīgs. Ja nezinu, es skatījos tikko dokumentālo filmu ar Viktoriju Bekhamu. Viņa teica, viņa nav ēdusi šokolādi kopš 90. Viņa teica, un es to noteikti nesākšu tagad darīt, jo es to neesmu darījis. Es domāju, tas ir cilvēks, kam ir pavisam augstā līmenī disciplīna. Jo viņai noteikti ir kaut kāds savs iekšējs iemesls, kāpēc viņa sev vispār pilnīgi neko neatļauj. Viņa teica, sarkanīgi glāzi, tas ir vienīgais, ko viņas atļauj. Viņi maksā dārgu cenu, bet attiecīgi viņi redz tajā to ieguvumu. Un katram ir jāsaprot, cik tu esi gatavs investēt. Ļoti vērtīgi. Paldies, tu man tā sastrukturizēji visu šo tēmu. Un te ir jautājums par, ja tev būtu jānoformulē, kas ir vislabākā motivācija, kas strādās ilgtermiņam? Nevis sprintiņam, nevis uz nedēļu vai mēnesi, bet motivācija ilgtermiņam. Ka tu vienmēr zināsi, kā tu jutīsies nākamajā dienā un kā tu izskatīsies. Tātad tas tev paprasīs ilgāku laiku. Piemēram, iedomājies, šodien es ar 10 kg lieko svaru. Un, lai tu viņu dabūtu nost, tev tur vajadzēs, piemēram, 5 mēnešus. Lai tu dabūtu tādā veselīgā veidā nost. Bet tu vari to izdarīt arī 2 mēnešos. Drastiski. Bet tad tev tas būs tikai uz 2 mēnešiem. Jo pēc tam tu atkritīs, tev būs nenormāls atkritiens, un tu atkal pieņemsies, un tev atkal tas prasīs. Respektīvi, jāiztur ar ilgāku laiku, bet tad tev tas paliks uz visiem laikiem, un tev vienkārši vajadzēs uzturēt to. Es tagad zinu, kā pateikt, uzturēt formu ir daudz vieglāk nekā tievēt. Tad tev ir jāiztur tas brīdis, kad tu sasniedz, un pēc tam uzturēt ir viegli. Bet ir grūti visu laiku tievēt un pieņemties. Pirmkārt, tā ir vilšanās sevī, tā ir tāds atkritiens. Ja tu gribi ātri, tas būs ļoti, ļoti smagi. Tu būsi vienkārši badā, un tas būs grūti, un tu ilgi neizturēsi. Bet tad tu dabūsi ātru rezultātu. Tā. Paldies. Un tas arī... Man patika, kā tu pateici par to, ka tā ir laba pašjūta, un tu zini, kas būs ar tevi rīt. Jā, tu zini, kā tu jutīsies. Joprojām ļoti izteikti ir kampaņa vai diētas. Joprojām. Tu vari par to runāt, cik tu gribi. Sievietēm ir tā vasara nāk, ceļojums, kāzas, fotosesija. Viņai vajag to burkānu, tā kā
uz kurien viņi to motivāciju, kam viņi to tagad dara. Ar īstajām motivācijām mēs esam pazīstami. Pārsvarā visi ir pazīstami. Kaut kādā ziņā, ja tev tas palīdz, es nesaku, ka to nevajag darīt. Ja tev tas palīdz, tu jau vari to burkānu sev nolikt priekšā, lai viņš tev tur ir. Vienkārši to termiņu nevajag tādu nereāli likt. Tur 4 nedēļās minus 10 kg. Tas nav, tas ir crazy. Jā, bet var sadalīt tādus mazākus. Piemēram, citas meitenes reizi mēnesī man tur es nopirkšu savu jaunu apģērbu, vai es izdarīšu to, vai pēc 3 mēnešiem man būs fotosesija, vai pēc tur tik un tik es uztaisīšu tur plastisko operāciju, es sasniegšu to formu, un tam man būs tur, piemēram, krūšu, kā māmiņām bieži pēc bērniem. Viņām gribas atjaunot to ķermeņa, tās formas un tā. Un tad viņa uzliek, ka jā, viņai būs tā operācija, viņa līdz tam grib sakārtot, atbrīvoties no liekās svara, lai viss tā kombinācijā būtu skaisti. Nu, tā ir laba motivācija. Vienkārši vajag saprast to, ka ir jāspēj to noturēt, lai tev nav visu laiku tie atkritieni. Un es tā cīnījos. Un tagad man ir izdevies. Es arī visu laiku tā te. Te arī ir atbilde, kāpēc ir vajadzīgs kāds speciālists vai kāds palīgs tajā ceļā. Lai saliktu kādu jēdzīgu plānu un būtu skaidrs tam, tad tagad nometam to lielumu un pēc tam uzturam, tad atkal kaut ko varbūt paskatāmies. Vajadzīgs ir kāds mentors, ir vajadzīgs. Jā, es tāpēc arī. Es arī, kad izveidoju savus gan uzturplānus, gan tos projektus grupu, man jau nebija, es nelasīju nekādā grāmatā, kā tagad taisīt projektu vai kā taisīt uzturplānu. Es biju gan paskatījusies, kas vispār Latvijā ir pieejams, un es domāju, es uztaisīšu tādu, kā es sev gribētu. Un tos projektus arī es lekcijas, un es arī lekcijas ierakstu meitenēm, laivus taisu un tā. Un es taisu tā, kā es gribētu tai meitenei, kas es biju pirms tiem daudziem gadiem, kādi bija mani jautājumi, kādas bija manas problēmas, kādas bija manas kļūdas, man ir tie mīti, kas man ir galvā, un es cenšos atbildēt uz visu to, ko vien es spēju iedomāties. Un tā arī tām sievietēm palīdz. Un kas vēl ir tas, ka viņām ārkārtīgi svarīgi tiešām ir tā katru dienu, kad austiņā kāds iečuks to motivējošo vārdu. Tāpēc man tās WhatsApp grupas, un es vienkārši ierunāju kaut vai voice message. Citreiz minūti, citreiz 15 minūtes viņām ierunāju, kā man ir tur tajā brīdī. Bez scenārija, vienkārši to, kas man nāk prātā. Viņas noklausās, un tai sievietē pilnīgi viss tā diena izmainās. Viņa dzird tos vārdus, un viņa kaut kā saņemās. Es to pilnībā varu saprast. Klausies, ja tu esi gatava, ejam nākamajā tēmā, kas ir par attiecībām. Un šeit, protams, tev ir tāds varbūt sarežģīts tas attiecības stāsts, tāpēc es mēģināšu ļoti uzmanīgi iet cauri šai tēmai. Un, ja gadījumā tev kaut kas nav komfortabli, tu droši neatbildi. Jā. Es esmu dzirdējusi iepriekš intervijas, kur tu stāstīji par to, ka tu Keilu iznācāji un pirmos gadus tu biji viena pati ar viņu. Jā. Un tas ir bijis ļoti smags dzīves periods. Tev bija gan depresija, gan tu meklēji palīdzību, un tas bija tumšs periods. Un, lai gan tā dzīve varbūt tev nav bijusi rožaina, tu vienmēr esi spējusi kaut kā saņemties un nevis skumt, nevis ciest, bet skatīties, ko tu īsti ar šo situāciju vari vērst viņu par labu. Vai tu esi ar mieru kaut kā padalīties par to dzīves periodu? Jo es zinu, ka tajā laikā tu biji sasniegusi pašu apakšu, kurā tu pieņem lēmumu sākt savu nodarbošanos, šo nodarbošanos, kļūt par uzturtreneri. Es pat nezinu, ar kuru galu sākt. Es esmu vispār pēc būtības ārkārtīgi emocionāla un impulsīva attiecībā arī uz attiecībām. Es neiešu ar prātu, es iešu ar sirdi un ar emocijām. Un manā vispār attiecība pieredze kopumā ir diezgan raiba. Tāda.
manas attiecības noteikti, un mans tas dzīvesceļš nav bijis standarts, ja, ka tu iepazīsties ar vīrieti, tur ir kādas, laulības, bērniņi, visu tur māju uzbūvē un tā. Man ir ļoti raiba dzīve bijusi. Un, es esmu strādājis arī terapijā ar šiem jautājumiem, un ļoti daudz, noteikti tas ir no ģimenes arī, kā es augu, jo man mamīte man neviena audzināja. Un tad man tas vīrieši, tā figūra kaut kā tāda neskaidra, nestabila. Un tāpēc man tās attiecības, man tas ir tāds, es tā ļoti uz emocijām, bet es joprojām vēl pētu sevi un mēģinu sevi saprast, kāpēc man tā ir un kā man labāk, bet dienas beigās es varu izmācīties visas teorijas, man tāpat sanāk tā, kā man sanāk, jo es nespēju savai sirdī pretoties. Es nevaru ar prātu, es varu tikai tā ar sirdi. Un tad tā arī bija, kad es ar Kēles tēti mēs iepazināmies, mēs burtiski bijām kopā, mēnesi. Kad Kēliņa pieteicās, un tas bija plānots bērniņš. Jā, tā kā, tas tā ir. Un tad bija tā, ka vienkārši tās attiecības izjuka. Es biju lielās pārdomās, tāpēc, ka man bija jau Rihards, man jau bija dēliņš no iepriekšējām attiecībām. Un es biju domājis, kad man tagad viss būs, kad es gribētu vīru. Jo man, piemēram, manā dzīvē, man laulības tā ir vērtība. Jā, laulības tā stabila ģimene, vienkārši man kaut kā nav izdevies to izveidot. Un es domāju, dieniņās atkal es ar mazu bērniņu, man viens jau ir, un man liekas, un tas tiešām bija zemes posms, tāpēc, ka Kēles teica, negribēja attiecības. Un viņš negribēja attiecības, bet viņš tā kā pa bērniņu vienmēr teica, ka viņš uzņemsies atbildību, un tā arī bija no pirmās dienas. Viņš kā pulkstenis vienmēr bija klāt. Viņš nāca staigāt ar ratiņiem, ar Keilu. Es tikmēr gāju uz sporta zāli jau no dzimšanas. Mūsu attiecības nebija tās labākās. Mēs principā nerunājām, tāpēc, ka es biju apvainojusies. Un man sāpēja sirds. Un tā, jo, tas grūtniecības posms, viss tas, kad mēs pārvācāmies. Es saprotu, ka Dievs man piedzimst tas bērns, man otrs jāved no rīta uz dārziņu. Tas man vēl mazulīts tikko dzimis, man viņš tur jāliek te krēsliņā ar to otru bērniņu. Tā kā mašīna, viss, ka man tur sniegs apsniedz, kā es tikšu tā kā viss man likās ārprāts. Un man bija sevis žēl. Un es gāju terapijā, man pat nebija nauda terapeitam, es gāju sociālajā dienestā pie terapeita, ko man bez maksas piedāvāja ārpē. Un es gāju, un man bija vērtīgs tās sarunas, jo es raudāju tur šausmīgi. Bet, bet nebija tā, ka man kāds ārkārtīgi tagad nodarīja pāri pa lielam. Tā bija mana izvēle. Ja? Būsim godīgi. Tā bija mana izvēle. Es vienkārši vadījos pēc emocijām. Varbūt tas nebija tik racionāli, kā vajadzētu. Un tā. Un tad es sapratu, kādās auzās es esmu iebraukusi, bet tad es domāju, man tagad ir jāizērē ārā no šīs situācijas. Jo stress bija liels, pirmkārt jau vistrakākais tā vientulības sajūta, jo tu jūties viens pats tā kā. Viena pati ar tiem bērniem, un citreiz, kā arī vienā citā intervijā man teica, ka kāds šai sievietei ir vīrs. Bet viņš tāpat nav klātesošs. Tāpat tā mairē viena. Viņš it kā fonā tur ir, bet viņš tam nepalīdz. Vai tur praktiski, vai emocionāli. Arī tādas mēdz būt attiecības. Vienkārši man bija tā skumji, jo man bija tāda liela mīlestība, un es pārdzīvoju vienkārši to, kad neizdevās un tā. Un tad mums tās attiecības visus šos gadus bija tādas ļoti interesantas. Jo mums bija periodi, kad mēs vispār nerunājam, un tad mums bija periodi, kad mēs atsākam atkal tikties. Un tad bija periodi, kad mēs nerunājam, un kad es mēģinu, sākumā Keila bija maziņa, tad es jau loģiski nevarēju nekādas tur neko izveidot, nekādas jaunas attiecības. Es vienkārši biju viena pati. Bet tad jau Keila paaugās, un es jau sāku skatīties, varbūt es varu ar kādu randiņu aiziet vai kaut ko, un man tā arī nekas neizveidojas. Es domāju, cik dīvaini. Man vienmēr dzīvē ir bijis, tāda uzmanība no vīriešiem.
Man nav bijis tā, ka man, es skatos, kaut kā nav tā, ka man te baigi rindā stāv, ka man te randī vai ka man kāda izveidotos kaut kas baigi foršas attiecības, un tā arī man neizveidojas nekā. Bet ar Kēles tēti mēs ik pa laikam tikāmies. Absolūti nestandarta stāsts. Bet tas ir superīgi, ka tu dalies arī ar nestandarta stāstiem. Un te ir ļoti svarīgi, lai klausītāji uzzina arī to, ka jūs tagad esat atkal kopā. Jā, mēs tagad esam kopā. Pirmo reizi. Tā, kad tiešām. Jo tad, kad mēs jau arī tad pašā sākuma posmā, kad mēs iepazināmies, mēs nedzīvojam kopā. Mēs nebijām tādās attiecībās, mēs vienkārši satikāmies. Un tagad mēs tikai tagad pirmo reizi sākām dzīvot kopā. Un tas arī notika tik dīvainā veidā. Mums bija atkal kaut kāds kārtējs posms, kad mēs nekomunicējam. Un tad kaut kā vienu dienu viņš man saka, mēs varētu aizbraukt ceļojumā kopā. Ko tu saki? Tad mēs aizbraucām tajā ceļojumā. Un pēc tā mēs arī palikām kopā. No jauna iepazināties. Jā, jo mēs nebijām nekad tādā veidā pavadījuši laiku. Mēs visu laiku bijām kaut kādā dīvainā situācijā, kur vai nu mēs tur cīnāmies, strīdamies par bērna grafiku vai par kaut kādām lietām. Vai jau es ļoti strauji stāvoklī, mēs nepaspējām izdzīvot kaut kādu to mūsu attiecību periodu. Mums praktiski nebija attiecības, vienkārši bija tāds impulss, tāda liela vilkme vienam pret otru. Un pēc tam viņš saprata, sievietes stāvoklī, bet viņš nevēlējās tajā brīdī saistības. Un mums jau nebija nemazam tāds normāls tāds sākums. Bet visu laiku, visus šos gadus tāpat viņš visu laiku nāca, un man ar tā vilkme bija. Tā. Un kāds teiktu, bet kā, bet tas viss taču tā, un viņš nebija tā klāt. Un bija brīži, agrāk es arī tā domāju, bet tad es tā iedomājos par to, ka tas jau bija mans lēmums. Es pati taču tajā iesaistījos tā, kad viņš nevienu brīdi man nesolīja nekādus, sākotnēji, kad mēs iepazināmies, viņš neteica, es tev precēšu toņās. Nebija tā. Es vienkārši biju ļoti, ļoti iemīlējusies, man bija tās emocijas, un man likās, ka šis ir tas labākais lēmums. Beigās sanāca tā, kā sanāca. Jā, un tagad mēs esam kopā. Ļoti unikāla pieredze, interesants ļoti attiecības stāsts. Un pārāk maz mēs dzirdam tādas nestandarta attiecību piemērus, ka var būt visādi. Jā. Nav tikai tas viens no bērnības izaudzinātais pasakās, izlasītais. Un varbūt visādi vienkārši jūs abi kaut kā spējāt iedot iespēju viens otram principām. Un tad jau arī sākās tas nākamā tā fāze, kā sadzīvot. Jā. Pirmkārt, kā sadzīvot diviem cilvēkiem, kas ir entos gadus dzīvojuši vieni, pieraduši dzīvot vieni. Viņš vēl ilgāk, un es tagad tos pēdējos 4 gadus, 4-5 gadus vienu pati dzīvoju. Viņš vēl ilgākus gadus dzīvoja viens pats. Jo viņam arī neizveidojās attiecības nevienu. Un tad mēs stājām kopā ar visu mūsu to backgroundu, visu to vēsturi, kas mums visi bijis. Tagad jūs domājat, ka tur puķītis rozīts bija? Tur bija vienkārši. Mēs brīnījām, joprojām tagad ir tas posms, ka mēs mācamies vispār dzīvot kopā. Un tā. Tev ir kāds ieteikums tādiem pāriem, kas ir pārcietuši kopā kaut kādus grūtus brīžus, pārbaudījumus, kā pēc tam, kad ir pieņemts lēmums, kad abi grib tiešām būt kopā, tas kopīgs lēmums, un abi ir tur 100% iekšā, un kā pa īstam piedot, nevis tā, tur tā virspusēji, ja? Jo, lai nav katrā strīdā par katru sīkumu, lai nav tā, kā abi liek galdā atkal visas tās sāpīgās tēmas, kā pa īstam piedot? Zini, kā man šķiet, ka lielākā problēma ir tas, ka mēs redzam skābā ar otru acī, bet baļķi savā neredzam. Un ka mēs meklējam to vainu citos cilvēkos, bet neredzam sevi uztaisam kā upuri. Bet patiesībā bieži vien
tā ir miedarbība, kaut kādas sievietes rīcības, vārdi, uzvedība izprovocē vīriešu reakciju. Es pilnīgi savādāk šodien skatos uz attiecībām, nekā es to skatījos agrāk. Es šobrīd, piemēram, arī domāju par pāru terapiju, kas būtu ļoti vērtīgi, mēs varētu aiziet. Es arī vispār klausos par attiecībām un kā labāk un tā. Es mēģinu iepazīt otra cilvēka personību, mīlestības valodu, vērtības. Katram ir cits. Piemēram, es zinu, ka manam vīrietim mīlestības valoda ir, lai viņam ir vakariņas. Kad tā nevis kaut kas cits, bet tieši, kad viņam ir vakariņas, tas viņam ir pats svarīgākais. Tad viņš ir mīlēts. Jā, tas nozīmē, bet kad tu kaut ko citu tur dari, ne, tas neskaitā. Un man sākumā likās, kādas vakariņas, kā tas ir, tu gribi katru vakariņu samanīt, come on. Tas nav iespējams, man ir citādāks grafiks un tā, bet viņam tas ir svarīgi. Kad ir jāiemācās baigi ieraudzīt sevi, saprast, ka arī tu neesi upurs, un otram cilvēkam nav pienākums padarīt to par laimīgāko cilvēku zemeslodes. Tas ir vai risināt visas tavas problēmas, vai visas tavas traumas, vai iedot tev pašapziņu vai mīlestību, ko tu pats sev nevari iedot. Tas ir sāpīgi apzināties to, ka mums patiesībā sev pašām ir jāprot iedot, un ka vīrietis ir vairāk kā partners un kā cilvēks, ar ko tu kopā to dzīvi var interesantāku padarīt, bet ka viņš nav tas cilvēks, kam ir tikai viss jāatrisina tavā dzīvē. To es tā esmu sapratusi. Un joprojām ļoti, ļoti par to mācos. Jo man šķiet, vispār godīgi sakot, šobrīd manā paziņu lokā ļoti daudz šķiršanās ir. Man cilvēki tiešām šķirās. Liela izaicinājuma attiecībās. Cilvēki, kas nešķirās, dzīvo katrs savā istabā, katrs savu dīvānā, katrs savā gultā, neguļ kopā. Un ļoti liela izaicinājuma attiecībās ir tāpēc, ka sievietes ir patstāvīgas, viņas var pašas sevi uzturēt, nodrošināt. Viņām nav obligāti jāpaliek attiecībās, ja tur viss nav labi. Un tur tā. Man šķiet, ka tas ir baigā māksla strādāt ar to, un tas ir ļoti grūti. Un vieglāk ir izšķirties, aiziet katram savu ceļu, un tad atkal meklēt kādu nākamo. Bet ir jāprot pie tā strādāt. Tas ir liels darbs. Protams, jā. Pastāstī, kā tu sabalansē savu laiku starp darbu, kas ir arī zināmā mērā tavs hobijs, tavu ģimeni, un droši vien arī tavu personīgo laiku, ko tu vēl tikai sev. Nestrādā, ne ģimenē, tikai vienīgi savām domām, savām lietām. Man ļoti liels izaicinājums bija tieši šī kopdzīve, kad mēs sākām to kopdzīvi, jo es biju pieradusi reiķināties ar sevi, kā ar bērniem, loģiski mums ir sistēma, un ar sevi. Un tagad ienāk tas vīrietis attiecībās, un es domāju, ak, dieniņās respekts visām sievietēm, kurām ir vīri. Tas taču ir darbs. Tev ir vēl viens cilvēks, tev ir jārēķinās ar viņa vajadzībām, ar laiku viņam, ar visu kaut ko. Tas man bija tiešām tāds vēl viens darbiņš. Pagāja laiks, kamēr es vispār pieradu. Un arī tas, kad viņš man saka, bet tad, kad es atnāku no darba, es gribētu, lai tu esi ar mani, man ir pierasts vakaros strādāt. Jo man nav normāls darba laiks. Es pa dienu eju uz treniņu, tad es tur tad es kaut ko pastrādāju, tad atnāk bērni mājās, tad es tur pabaroju bērnus, pavadu viņiem laiku, tad es atkal eju pastrādāt, piemēram. Tagad, es nevaru pastrādāt vakar. Tā. Un īstenībā šobrīd es vēl meklēju to īsto savu balanci, bet es atzīšos godīgi, es neesmu no tām sēdēm un trūkst laika sev. Jo ejot cauri visam šim procesam, visai tai depresijai, keilas piedzīvošanai, visai sapratu vienu lietu. Es būšu egoiste, un es sev paņemšu laiku sev, un manas prioritātes tāds. Un jo vairāk es varu paņemt laiku sev, jo es esmu priecīgāka, un man vienmēr būs treniņš manī kalendārā. Visi darbi ir pakārtot maniem treniņiem. Es treniņus neatceļu, man vienmēr būs ēšana, vienmēr man būs miegs, vienmēr man būs treniņš, vienmēr būs manas procedūras. Plus vēl man ir svarīgas attiecības, attiecīgi man būs kaut kāda tikšanās ar draudzeni vai mammu, vai kaut kāds
izgājiens pašai sev un noteikti arī savas lutināšanas lietas, kas man ļoti patīk iet uz spā. Man patīk aiziet kādreiz uz restorānu joprojām, vai aiziet uz kaut kultūras pasākumu. Mans vīrietis nav tik aktīvs. Un viņš nav pārāk lielā sajūsmā, nav aktivitāte. Un viņš tā kā, tu kaut kur ies. Un es viņam saku, jā. Un mēs ļoti atklāti komunicējam par mūsu tādām lietām. Es viņam saku, jā, man tas ir svarīgi, man tas ir tā. Un es saku, respektēju tavējo. Un tā mēs viens otram atklāti komunicējam to, kas... Un ko vēl es novēroju, ja tu otram ļauj būt, tās lietas, kas viņam ir svarīgi, tad arī otrs vairāk tev. Nevis, ja tu viņu pati ej, kur gribi, un viņam zāģē, ka viņš tur kaut ko to un to, tad tur nav balanss. Bet man ir ļoti svarīgi manas lietas. Un es viņas ieplānoju, un es varbūt mazāk kaut ko citu izdaru nekā... Jā, jo es nevarētu būt, man ir svarīgi būt resursā. Es varbūt neesmu ideālā mamma. Es varbūt nesēžu entās stundas, nelieku klucīšu, nezīmēju tur kaut ko. Es tur bērniņus samīļoju, pabaroju, bišķiņ paspēlējos, un tad es saku, tagad ir tavs laiks, tagad tu pats paspēlējies. Es noteikti neesmu no tām mamām, kas ārkārtīgi visu savu laiku veltīs bērnam. Es tā nevaru. Man vajag arī sev. Izklausās tas, ka tev svarīgi ir plānot. Jā. Tev ir plāns uz priekšu. Jā, man ir plāns. Es salieku, es tā skatos, kur man būs kaifiņš, kur man būs prieciņam kaut kas šonadēļ, tāds foršs sirsniņai, emocijām. Tas, kas ir bāzes lietas, uzturs, treniņš, miegs, tas ir vienkārši katru nedēļu. Tas nemainās, arī grafiks, ja. Un tad tās prieklietas, un tad es ieplānoju atsevišķi randiņu ar vīrieti, atsevišķi mums visiem kopā ar bērniem, kur mēs brauksim kaut kādu aktivitāti. Un tā. Un tad nedēļā visam ir pieticis beigās. Jā, bet ir plānošana baigā. Man nav tādi vakari, kad es skatos televizoru, Netflix seriālus nekad. Kur ir tas citiem trūkstošais laiks? Jā, bet ja es dzirdu apkārt, ka cilvēki ļoti daudz skatās seriālu. Kad skatās, vairs nestāsta televīziju, to klasisko, bet skatās tos seriālus, kaut ko tur. Vai sociālajie tīkli kādreiz stundu var pazaudēt pilnībā? Jā, nē, man nav tāds. Man tāds vispār nav. Bet man arī nav, es par to nesūdzos. Mans miers, man ir treniņš un miegs. Tas ir tas, kas man iedod to tādu atslodzi. Protams, vēl arī kaut kāda mentālā veselība, kas ir, tad es tur aizietu terapijā. Es meklēju savu terapeitu, es gribu tā, reizi nedēļā iet. Es tagad kādu laiku negāju, es gāju tur pie kaučiem un tā, bet kaut kādu, jo arī vajag saprast to, ka mēs nedzīvojam tikai no kultūras pasākumiem, ēdienu un treniņiem. Mums vajag ar savu dvēseli, arī ar savu prātu un dvēseli strādāt, citādāk arī var aiziet auzas. Izstrādāt tās emocijas, arī tās attiecību problēmas, kaut kādas, visu laiku jau rodas kaut kādi konflikti, kaut kāda rīvēšanās, kaut kāds tāds, kā veselīgā, gudrā veidā izrullēt tās attiecības, lai neaiziet atkal kaut kādās auzās. Tas ir baigi tāds izaicinājums, katru dienu. Jā, turēt tādu emocionālo tīrību, vai ne? Jā. Galvā visam, kaut kā tāda kārtība. Visam pieiet inteliģenti. Nevis tā, ka tu... man nevienmēr sanāk. Tā, jā. Bet ka tu nevari visu laiku reaģēt ar emocijām, ar kādu aizvainojumu, ar kādu taisnības meklēšanu vai standartiem. Vēl kas man ļoti, ļoti palīdzēja, kad... man viena terapeita arī teica, nevajag salīdzināt savas, vispār, pirmkārt, ideāla attiecība nav, un nevajag salīdzināt savas attiecības ar savas draudzenes vai vēl tur nezinu kādu citu attiecību. Katram ir cits stāsts, katram ir citādāk, un katram ir arī citas vajadzības. Kādai sievietei obligāti vajag, lai tur vīrietis viņai dāvina ziedus vai dara to un to, vai nodrošina viņas kaut ko tur tādu. Kādai citai vajag atkal kaut kādu morālu, mentālu atbalstu vai praktisku atbalstu. Un katrai ir kaut kas cits, un tev ir jāzina, kas tev ir svarīgi. Tā kā, jā. Man šķiet ir forši darīt lietas tā inteliģenti. Tātad mana mīļākā tēma par sievišķību un par tevi pašu. Vai tu vari pastāstīt, kā tu saproti vārdu sievišķība? Kas tev vispār ir sievišķība?
Man sievišķība ir tāda, tā ir enerģija, tā ir sajūta. Un es vēl, kā saka, es sevī meklēju to, es gribētu to attīstīt vairāk, jo man šķiet, ka mans dzīves ceļš ir licis būt ļoti daudz arī vīrišķajā enerģijā. Jo man ir bijis ļoti daudz jācīnās, jāizdzīvo, jāsasniedz, jāpaļaujas tikai uz sevi. Un tāpēc man visu laiku, es reizēm pat abrīnoju tās sievietes, kas varbūt tik maigas un gaisīgas un vieglas, un es skatos uz viņām, un man tā šķiet sievišķība. Tāds maigums, vieglums, iedvesma. Tas man šķiet tāds, jo manī reizēm ir tāds karējs. Es varu ārēji izskatīties sievišķīgi, bet iekšēji būt karējs, plānotājs, kontrolieris, mērķu cilvēks. Tas viss man nāk. Bet tam ir arī plusi, jo tas man ļoti palīdz profesionāli. Un arī iepazīstot vairāk savu personību, kad es iepazīstu savu personību un savas tās iekšējās vērtības, es esmu tāds cilvēks. Tā ir mana būtība, kad es esmu vērsts uz mērķiem un uz izaugsmu. Tāpēc man tā sievišķība ir tāda, kā saka, es gribu vairot sievišķību sevī vairāk, un es mēģinu to atrast un vairot viņu vairāk, jo man ir tā, kad es skatos citām sievietēm, kas ir tāds sievišķīgāks un apbrīnojami, man liekas, cik forši. Tu vari padalīties, kas ir tādas metodas, kas tevī vairo sievišķību? Man noteikti vieglums, tāds dzīvesprieks, tāds tā kā vissievišķīgāk es jūtos tad, kad es atlaižu grožus. Tas ir reti. Kad es atlaižu grožus un es esmu tāda nekontrolēju un esmu priecīga un viegla un visvairāk es to izjūtu ar vīrieti savu. Jā, vissievišķīgāk es jūtos tad, kad es varu ar viņu būt tāda. Un arī tad, kad es arī, kad es mīļoju savus bērnus, un arī, kad es esmu kaut kā skaisti izskatos, kad es skaisti sapucēju. Arī vizuālais tēls priekš manīm ir tā sievišķība, bet pirmām kārtām tā ir enerģija un viegluma, tāda viegla sajūta tāda. Kā ir ar rituāliem, kas tev palīdz atgriezties kaut kādā tavā tajā enerģijas virsotnē? Tu man aizkadrā jau minēji, ka reizēm tiešām tu sajūti, ka tu ir zema enerģija, un tad tu ej pēc ziediem, sadedzini sveces un tādas lietas. Jā, tas man ir ārkārtīgi svarīgi. Vide ap mani. Vismaz par to tā uzreiz neiedomājos. Man daudz ir teikuši to, ka man ir izteikti vidē var novērot to man sievišķību, kā viņi izpaužās, jo man ir ārkārtīgi svarīgi vizuāli lai man ir skaista vide, lai man ir estētiska vide. Es vienmēr investēšu tajā arī, lai man būtu tāda māja, kā man patīk, lai man būtu tāds viss saskaņots, viss skaists, ziedi, sveces, kā jūs teicu, tas man dod. Arī tā sievišķības sajūta, bet tas man arī dod tādu baigo enerģiju. Es esmu estēta. Man ir jābūt tā, ka man astiņām ir prieks. Ja es skatos un ir skaisti, es uzreiz jūtos daudz labāk. Un tu zini, tā ir arī kaut kas tāds, man liekas, ko tev sekotāji gūst, redzot to saturu, ko tu liec iekšā. Es tur redzu ļoti daudz sievišķības. Tur uz kādiem traukiem tu liec ēdienu. Kā tu saliec ēdienu? Jā. Tu arī ikdienā ļoti skaisti ģērbies. Tu notāk, tu hūdijā. Laidu un džinsēs. Tev vienmēr ļoti skaisti pārdomāts. Tur, kur, piemēram, mani redz vairāk, varbūt kaut kādā, es nezinu, publiskajā vidē. Jāsaka tā, vairāk es esmu sportiskā apģērbā nekā elegantā, jo tāda ir man ikdiena pārsvarā. Mājā. Es strādāju no mājām, un es visu laiku trenējos. Tad es esmu sporta tērpā
Un tad mājās arī es esmu, bet tad, kad es kaut kur izēju ārpus mājas vai kāda tikšanās, tad es saģērbjos kaut kā tā skaistāk. Bet es jūtos arī, man patīk, man ir skaisti sportēri, man nav tādi kaut kādi, man ir ļoti tādi, kā man patīk. Un ko es daru? Es vienmēr, man katru rītu ir ļoti, tu neredzēsi man ar netīriem matiem, kaut kā pašās ir uzkrāsojis katru dienu, man tas sagādā prieku, man tas patīk. Jā, man ir vienmēr, man ir mājas apģērbs vienmēr skaists. Man patīk, kad ir skaisti visur, visapkārt. Pat tad, ja es neesmu ārkārtīgi eleganti tur saģērbusies, bet vienkārši mājas drēbēs, man arī patīk, lai man viss ir skaists. Man iedvesmo. Tā. Vai tev ir kaut kādi, varbūt kaut kādas skaistumkopšanas lietas, kas ir tādas, ko tu noteikti ievēro, noteikti iekļauj savā nedēļas grafikā? Tu teici, tu esi spā. Varbūt ir vēl kaut kas, kaut kāds sievišķīgs noslēpums, ar ko tu vari padalīties? Zini, man jau tās sieviešu procedūras, kas ir, man šeit vispār Latvijā sievietes ļoti sevi kopj. Un es redzu, ka tiešām, piemēram, arī skatās uz budžetiem, ja cik ir budžets, tad sievietēm vienmēr viņai būs nauda manikīram, vienmēr viņai būs mati, vienmēr būs viss. Tas būs viss izdarīts. Un, tās lietas, man liekas, ko visas sievietes dara, arī es daru. Man ir katru nedēļu vairākas procedūras. Un, es domāju, ka mana tās, jau ar tā teikt, skaistuma noslēpums, tad principā tas ir uzturs un treniņi un veselīgs dzīvesveids, jo tas ir tas, kas iedod to mirdzumu acīs, to ādas stāvokli, lai tev nav tūskaina seja, lai gan man ir diezgan izteikti, tūskaina seja, vairāk nekā citiem cilvēkiem. Un tad uzturs un treniņi ir tas lielākā atslēga, tas skaistums, kā es viņu saglabāju. Vēl, protams, arī es izmantoju visas tās iespējas, ko dod mūsdienu skaistumkopšana. Tur gan kādas injekcijas, tur botoks injekcijas es veicu, gan kādas aparātu procedūras, sejas liftingam un tādas. Es to daru. Es noteikti neesmu par tādu dabīgu novecošanos. Es vairāk esmu par to, ka izmantot kaut kādas iespējas, ko skaistumkopšanas industrija sniedz, lai saglabātu to skaistumu maksimāli, to jaunību maksimāli ilgāk. Jā, es laikam skatos, ko es varētu tādu. Tu ļoti labi izskaties. Tas ir ļoti labs piemērs, kā ar primāri ar rūpēm par sevi, un tad nedaudz kaut ko papildus var tur. Bet, principā, jau viss jau ir pašu rokās, ja tur uzturs, treniņa miegs. Tas ir pats galvenais. Jā. Noslēdzošais jautājums, ko es uzdodu visām savām viešņām, ir par to, ir sievietes, varbūt tādas, kas klausās šobrīd mūsos, kas zina, ka viņas pa vecam vairs nevar, bet viņas nezina, kā pa jaunam. Viņas ir tajā posmā, ka ko tu viņām varētu ieteikt? Redzi, tas jau vienmēr ir tāds drosmīgs solis. Jo ir tā, ka pa vecam ir grūti, bet pa vecam tu vismaz zini, kas tev sagaida, un tas ir paredzams kaut kas. Mums ir bail no tā, no nezināmā. Bet es domāju, ka es vienmēr esmu tos drosmīgos soļus spērus ar asarām, un tas nebija bezbailīgi. Tas bija reāli, bailēs, bet tad, kad tu vienkārši vairs nevari, tad arī tu vairs nevari. Tad tev ir tas solis vienkārši jāspēr, un pat ja tu nezini kā, ir tā, ka tu kaut ko sāc darīt un viss saliekās. Tu nospēr to pirmo soli, un tu jau esi citā realitātē, un tev paplašina. Zini, kā tu atver atkal jaunas durvis, un tu ieraugi to situāciju. Uzspēr nākamo, un tev atkal atverās tās durvis. Tu nezini, kas tur būs aiz tā. Bet vienkārši tā, kad tu to soli spērs, tad arī tu ieraudzīsi, kas tur ir. Un ja ir slikti, tad atzīsim, sliktāk īsti nevar būt. Varbūt citādāk, varbūt neierastāk. Bet es esmu par to, ka vienmēr motivē tomēr viss iet uz labu. Pat tad, ja liekas, ka ir slikti,
galīgi slikti viss. Es tāpat ticu labajam un ticu to, ka viss ir uz labu. Un pat tad, ja tu ej caur grūtu pieredzi šobrīd, tev priekšā īstenībā viss būs labi. Kristiāna, ļoti skaisti. Paldies tev, liels. Paldies tev. Paldies par interviju. Man bija ļoti interesanti.